Tu vari nobraukt sezonu ar Ķīnas detaļām normāli un viss būs kārtībā? Ja tu zini, kuras Ķīnas detaļas jāpērk, tad jā. Fórumā atbildēja, atsūtīja 100 lati maksās. Tas bija tāds, nē, tik daudz naudas man nav, es pats iemācīšos. Parasti ceļojošā turbokita situācija rodas tā, kad 3 litru dīzeļu turbīnu uzlikām, te vajadzēja pieregulēt visu priekš tās turbīnas. Ko es atceros, mēs Gintu pa Jelgaveni regulējām. Ja, un tu pasaki MP7, un viņš ar tev vairs nerunās. Svarīgi, ka tev ir izdruka ar visjaudīgāko mašīnu startu. Es varētu izstāstīt visu, ko jāizdara. Kaut kāds random pipars, kurš mēģinās to nokopēt, viņš nesaliks to tā, viņam nesanāks. Tas ir jau vairākas reizes pierādījies, kad... Esam ciemos Desiners bārā, pie mana brāļa un brālēna. Esam uzaicinājuši ciemos pie mana brāļa un brālēna Jāņa Patmalnieku. Daļa tevi jau zina, tie, kas skatās noteikti. Kā tu nonāci vispār autosportā, auto pasaulē? Parasti tas viens cilvēks, kurš ievelk. Es neteiktu, ka tas bija viens cilvēks. Vairāk būtu tā, kad viss sākās to bērnībā, kaut kādas tur Japāņu drifta video sāku skatīties, drifta sāka interesēt. Un tad sāku domāt, kā es varētu pats kaut kādu mašīnu nopirkt, sākt braukt driftā. No sākuma gribējās Nissanu ļoti. S13 gan jau. Jā, protams, S13 ļoti gribējās. Tad diezgan ātri nonāca līdz tam, kad līdz Nissanam nesanāks. Un tad bija jāņem to, kas ir Austrumu Eiropā pieejamākais drifta automobīls. Tajā laikā tas bija E36. Un tā arī viss sākās. Kāds bija tavs pirmais E36? Tas bija 320 sedans. Ir... Pagājuši gadu utilizēju to mašīnu. Nebija sāpīgi? Un tā morāli vairāk un mazāk? Baigi īstenībā nē. Novēlās akmens no sirds problēma vien mazāk? Vairāk jā uz to pusi. Tas bija, man liekas, pārāk ilgi bija novilcis tās mašīnas mūžu. Viņi tik daudz visu kaut kam bija izgājis cauri. Tā bija mašīna arī, kur tu sāki regulācijas? Jā, ar to es arī sāku. Ar regulācijām sākās viss tā, kad tas bija kaut kāds 13. 14. gads varbūt. Tad bija Cherry Missiles, tad strītā mēs visi braucām kādu laiku. Tad Cherry Missiles principā lēnām izmira. Visi mēs tur bišķīt tā kā pašķīrāmies. Tā bija tā paaudzes maiņa vai vairāk vai mazāk, kad apnika vai... Drūdis aizgāja uz semipro, Robis izveidoja ģimeni un noscīt pazuda no drifta, tikai tā periodiski atgriezās Dāvs ar Danielu. Tā kā bija driftā, tā kā nebija. Viss tā kaut kā pajuka. Nezinu īsti, kā aprakstīt labāk. Tas tāds normāls laika process. Katrs bišķīt savu ceļu aizgāja. Cik sezonas jūs nobraucāt kopā kā Cherry? Es pat neatceros. Kādas 3 vismaz, man liekas, strītā mēs braucām. Kā jums par gāja? Sākumā ne īpaši, un tad ar katru sezonu ir vēl labāk. Ir tā, kas pareizi, ka saka cilvēki. Tās 3 sezonas vajag, lai tu saprastu, par ko tu dari un kur tu atrodies. Vairāk vai mazāk. Noscīti, jā. Vairāk tas, kad, piemēram, no sākuma tur mums švakāki rezultāti bija. Tad mēs laikā aktīvi gājām uz sapulcēm, kas ir pēc sacensības sapulces, kur runā par to, ka tur, piemēram, tur jautā tiesnesim, kāpēc zaudēju, ko es izdarīju nepareizi un to visu. Un tādā veidā, es nezinu, vai iespējas tāds rodas, bet tiesnesis tā kā vairāk tevi ievēro un tavu rezultātu paliek arvien labāk un labāk. Es gan domāju, tā ir vairāk miedarbība. Tev gan izstāsta to, ka tu pats saproti, kur tu kļūdies, tu vairāk pievērs uzmanību, ko tiesnesis no tevs vēlās un kādi ir tie kritēriji. Arī, bet rodas arī iespējas, ka tevi ievēro. Un kad pievērš pazīšanās būšana. Es neteiktu pazīšanās, bet kad pievērš tev uzmanību vairāk. Tev tiešām novērtē, nevis kaut kāds random pipars brauc, izstījās tur sūdīgi, labi, tev būs tur tik punkts.
baigi nepievērš uzmanību, neizvērtē kārtīgi. Bet tur ir tagad braucis šis džeks, es zinu, ka viņš man nāks sapulcē un būs jautājumi. Un tev novērtē tā, kā vajadzētu novērtēt. Pagad, tu laikam trāpīji tajā laikā, ka vēl tur to tiesāšana bija tā dažkārt diezgan sketčija, ja, ka tur daudzi skrēja ar onboardiem, pēc tam pie tiesnešiem un jā, tā ņemšanās tas bija tas laiks. Jo bija arī gadījumi, kad tur augstos toņos diezgan traki aizgāja. Jā. Ar mums konkrēti tā nebija, bet ar citiem bija arī tādi gadījumi. Mēs tā pieklājīgi, kā tas process bija paredzēts, tā arī mēģinājām visus tos jautājumus risināt. Un tas arī strādāja. Vai es teiksim, ja man būtu lemšana, es teiktu, ka driftā vajag 6 tiesnešus. 3 un 3? Mēs esam, drifts ir, tas ir ļoti slikts salīdzinājums, bet kā ļoti daudz salīdzina, kā daislidošana. Tas ir slikts salīdzinājums, bet doma ir skaidra, kad ir, un tā kā daislidošanā ir, ja nemaldos, 10 tiesneši, un labāko un sliktāko vērtējumu atmet. Tas nozīmē, ka tu apzināti nevari nekādu pavilkt augšā, nekādam ieriept. Jo tu novērtēsi pa augstu, atmetīs tavu balsi, tu novērtēsi pa zemu, arī atmetīs. Jo vienkārši mums tā Latvija ir tik maziņa, ka mēs visi esam... Bet tā jau nav tikai Latvijas problēma, tā ir vispār sistēmas problēma, kad vērtēšana ir subjektīva un, piemēram, citos kaut kādos lielos seriālos var redzēt, kad ir cilvēki ar lielajiem vārdiem populārie un varbūt viņam ir netik labs brauciens, bet viņu novērtē labāk kā cilvēku, kurš nav pazīstams. Un tāds, kurš nav tur baigi populārs, pazīstams, viņam ir tiešām ļoti labi jānobrauc, lai viņu braucienu novērtētu. Labi, es laikam tik daudz nesakoju līdzi, es vienkārši par to, ka... Nē, tur bija ap kaut kādu, es tā apmēram atmiņu atceros, varētu būt kaut kāds 17, 18, 19 gads, kad bija tā, ka tu no sērijas tev visiem tiesnešiem jāsteig apkārt uz kaiņām, jo savādāk tu tur pastīsies ne tā un uzreiz ir vērtējums lejā. Tagad tas mainās, tāpēc, kad ir pirmkārtām ir tiešraide, tev ir pierādījumi, tev vairs nav. Tu vari reāli pēc sacensībām iet un uzdot, tā kā jūs gājāt un prasījāt. Tad tagad tu jau vari argumentēt ar pierādījumiem, tu vari nolikt video materiālu priekšā un pateikt, vecīt, kāpēc ir tāds lēmums šeit un kāpēc pret šo braucēju ir tāds lēmums tev, un attiecīgi viņi jau ir spiesti. Tas viss ir attīstījies. Arī pašiem tiesnešiem tagad ir tas, ka viņi no vairākiem leņķiem var redzēt un tā tālāk. Un ka viņi ir spējīgi arī paši labāk izvērtēt, nevis tur, kā tas kādreiz bija, kad tur īsti nekādas kameras nav. Tas, ko tu redzi, tas ir tas, ko tu redzi, kaut ko nepamanīji, nepamanīji. Tas jau ir cilvēciskais faktors, tu jau arī nevari visu pamanīt. Un kā mēs zinām, no viena leņķa izskatās tā, un no spoteru puses vai no servisa parka puses izskatās pavisam savādāk. Bet labi, jūs laikā spoteru laikam vēl bija izredzētajiem tikai. Tad jau bija. Bija jau spoteru torņi un jau tā jau pieskatīja viņus? Torņi, man liekas, bija. Un spoteri arī bija. Varbūt ne visiem, bet bija. Mēs jau zinājām, kas tas tāds spoteris ir. Un principā bija sliktākajā gadījumā 1-2 spoterē. Kas arī nav slikts savā ziņā. Jau jābrauc tandēmā. Ir ok, jā. Tas, kad braucējs tev ir spoteris, tas jau bija arī diezgan labi, ka viņš pats zina, kā vajag izbraukt. Bija arī, es atceros trīniekos vienu gadījumu, kad Rūdis vienkārši uz mani un Robi testēja lietas, ko viņš var izdarīt ar mums. Es atceros, viņš prasīja mums ieskrieties, cik vien ātri var un iemesties. Un bija jau tā, ka es esmu ieskrējis tik ātri, neiet ātrāk mašīnas, nevar vairs ātrāk ieskrieties. Viņš saka, vēl ātrāk vajag. Labi, es paņem ieskrējienu vēl tur korpusu no līnijas, lai var ilgāk ieskrieties. Un tā viņš visu laiku kūdīja, līdz izlido ārā pirmajā līkumā. Tad viņš, redz, šitā ir, ka pa ātri ir. Un beigās, cik ātri nevajag ieskrieties, jāzina ātrums pēc spidometra ir. Spidometrā jau viens nestījā. Pēc izjūtām, 3. gals, Tas nebija 3. gals, tas bija ir iebrauktuvu trīniekos ovāls, te bija ieskrējiena sākums un uz mazo to esiņu mums bija jāiemetās. Tāda konfigurācija. Tas bija 2. gals toči, tas bija. Tad jātās kādreiz? Otro sāka.
trešo ieskrējās, un pēc tam bija otrajā apakaļ. Tad diezgan labi ieskrējies tādā gadījumā. Labi, mēs arī zinām to, ka... Kaut kādā 80 vismaz bija. Baigi ātri jau tur nevar ieskrieties uz līkumu, kur tev 180 grādu līkums. Protams, nav jēgas, vienkārši sēd uz rocenes tikai deldē riepas. Tad nebija rocenes. Bet bija arī... Sākumā, man liekas, jums nebija. Tad bija jau. Bija? Bet pirmajā gadā, kad es braucu, nebija. Neļauj hidras vēl, ja? Jā, tad nebija hidras. Tas tāds mindfucks reāli bija. Pēc tam visi tie pārējie gadi, kad tev tagad ir tā rocene, bet tu esi jau iedresēts, ka rocene nedrīkst, rocenei nav jābūt un pierast pie tā, ka tu tagad vari citādāk braukt. Tas bija... ātrums tomēr cits var būt un tas korekcijas var būt vieglāks nekā... Pareizāk braukt. Kā pareizāk? Daudz vieglāk bija braukt. Bez rocenes? Jā, tā pirmā reize, kad tu esi nobraucis to gadu strītā bez rocenes, un tagad tu esi uzlicis roceni, un tu sāc braukt un mēģini, ko to roceni īsti var izdarīt. Uz kaut ko? Un tad kaut kur vēl video palicis ir, kur pirmā reize ar roceni, kur es braucu, tur vienkārši tik daudz nevajadzīgs rocenis. Tā parasti tikai skaties savu onboardu savu, ka tu brauc kaut kur un tad visu laiku tikai piekurģē, kur nevajadzīgi. Tur, jā, tā, ka rītīgi pārspīlēt daudz tas bija. Okay. Bet trases jau mainās ļoti. Beidz, kā tanī laikā, tā varēja vienkārši brīvi vilkt tos visus. Nebija tā kā, nezinu, man liekas, ka tanī laikā, labi, tanī laikā tas nebija nemaz tik sen apakaļ, bet tās trases bija plūdanākas. Liela daļa trases bija tas pats, kas tagad. Kas jau tikai mainās, un zonas mainās. Bišķīt pamainās. Tās trases, kur konfigurāciju var vienkārši izlikt. Kā Daugavpilī, kur ir laukums, tas bija pilnīgi citādāk. Kas ir stadions, bija noscīti diezgan līdzīgi, bet tās konfigurācijas bija īsākas. Un kas tur trīniekos īsti vairs nekas nenotiek tagad. Man tā doma bija tāda, ka konfigurāciju, kas ir ar roceni braucama, es šaubos, ka tu viņu izbraukt bez rocenes. Jā, var. Izbraukt. Kreiso kāju. Mierīgi izbraukt. Labi. Es vakar vienkārši mācījos uz... Visi tie iemetieni tagad, viņi vairs ir tik neparocīgi... Nē, protams, kad ērtāk tu vari iemesties un nokontrolēt to brīdi ar hidrogaņā, bet es neesmu tik pieredzējis, lai es varētu kaut ko teikt. Es arī neesmu vispār driftājis tikai pāris reizes pa stadionu pavisam. Arī izbraukt. Mēs iepriekš varējām, tagad arī var. Tūlīt mums komentēs vienkārši visu. Nevar. Skatībā, lai komentē. Mēs jau drīkstam arī kļūdīties. Jā. Es labprāt uzzinu lietas, kā pareizi darīt. Un kad tu sāki regulēt? Regulēšana sākās ar to, kad tajā pašā savā pirmajā 36. ieliku 2.8.2. MPS2 TU B28. Tad motors bija ielikts, bija palaidis viņu pats, savienojis vadus. Tajā laikā vispār vēl neko īsti nesapratu, ko daru. Bija redzējis, ka 2 cilvēki Latvijā pirms manis to ir izdarījuši, to motoru var palaist. Aizbraucu, nopirku viņu, ieliku pats savā kooperatīvu garāžiņā viņu mašīnā un tur būros cauri schēmām, savienoju visus vadus, palaidu to motoru. Un tad, pieņemts nākošais solis, tagad vajag nočipot to motoru, lai tad viņš iet labāk. Tiem, kas bija tajā laikā pāris regulētāji, tur prasīja, cik tas izmaksā. Pats bija students, protams, naudas nebija. Tur atceros Digitāls man E30 fórumā atbildēja, atsūtīja 100 lati maksās. Tas bija tāds, tik daudz naudas man nav, es pats iemācīšos. 100 lati, tā bija liela nauda. Tā bija liela nauda tajā laikā, jā. Tā arī tas viss lēnām sākās. Lēnām sāku mācīties, kā vispār nolasīt to vadības bloku, kā to informāciju, ko nolasīju, pārveidot saprotamā informācijā, tabulās un tā tālāk, ko viņās darīt un ko viņās darīt, lai tā mašīna iet labāk. Un tad jau tur var vēl diezgan tālu īstenībā iespringt, jo tas, ko es tajā laikā izdarīju,
Es domāju, tā mašīna varbūt nemaz negāja labāk no tā. Un arī to, ko es zinu, ko viņi pārējie tajā laikā darīja. Tā mašīna noteikti gāja vēl sliktāk nekā ar to, ko es izdarīju. Mēs zinām šos visus dīzeļčipotājus, kas sačipo pedāli tev. Tev vienkārši procentuāli vairāk virsū. Ir šitie varianti, kas ir tie dīzeļčipotāji, un viņi benzīna motoru pēc tāda paša principa mēģina sačipot. Un, tas tā nestrādā vienkārši. Ar ko tu sāki vispār? Tu mēģināji vienkārši bija laptops? Okay. Kāds tev kompis bija? Tev bija MS43, MS42? Sākumā bija 42. Un pēc tam droseli nosprāga, un tad bija 43. Un tas MS43, principā viņš šobrīd tas ar ko pārsvarā, labi, nevar teikt pārsvarā. Viņš viegli regulējās it kā. Es nezinu. Viņš ir ļoti labi definēts. Tur ir vesels communities internacionāls apakšā, kas ir sarakstījis visu kaut kādas papildus features tam softam, tur logging extensions, lai viss ātrāk strādā, lai tu vari vairāk parametrus reizē logot. Tur ir tā communities apakšā, kas to visu dara. Un dēļ tā tā vadība ir tik pieejama un ar viņu tik daudz var kaut ko izdarīt. Es vienkārši zinu, man viens paziņa, viņš Mersim uzlika MS43 virsū. Gins? Jā. Tas pats. Es nezinu, vai jēga vārdus saukt, tāpēc, ka mazums nezinu viens otru. Bet jā, viņš. Tas bija labs, jā. Viņš 41. uzlika. 41? Jā, vai arī tas ir cits Gins? Nē, es tikai vienu Gindu zinu sarkanu Mersi, kas... Kirgitski. Viņš strītā brauc. M104 viņam bija motors. Varētu būt, jā. Jā, 41. bija uz tā. Ok, labi, tas ir. Bet tāpatās. To es atceros, ka mēs Gintu pa Jelgavenu regulējām. Tad tas pats Gints. Tur no sākuma Gintam kaut kāds viņa čomiņš palīdzēja to visu pasākumu palaist, un pēc tam Gints piesaistīja mani. Un starp citu, mazs iespraudums. Gins šī bāra īpašniekam palīdzēja viņa katafalkam uzlikt virsū turbīnu dīzelim. Tagad ir ārā stāv katafalks turbo dīzels. Iet labi. Gan jau. Tu zini, ka tev dīzeli nepatīk. Nepatīk gan. Labi, bet jautājums. Kāpēc Mersim likt BMW vadības bloku virsū? Labi, tas MS41, 42, 43, viņš jau nav īsti laikam tikai BMW. Cik es atceros, tur ir tas, kad tas 190. ir tā Merša paudze, kad bija tie eko-draudzīgie vadi, kuriem izolācija nobirst nost. Un tad Gintam tur bija visiem vadiem nobirus izolāciju nostai mašīnai, un vissakarīgākais risinājums, kā upgradeoties, bija uzlikt MS41. Bet ja mēs ņemam kaut ko no regulējumiem, kas ir jau no tam redzēti. Merša vadībām nevienai nav tāds communities apakšā, kad būtu tā vadība tik labi nodefinēta un tu tik daudz kaut ko varētu ar viņu izdarīt. Un tas bija visvieglākais risinājums - uzlikt to vadību un saregulēt priekš tā motoru. Tas vairāk arī budžeta variants, principā. Tas bija budžeta variants, jā. Bet labs budžeta variants, kas noprotam. Nekādu vainu tam variantam nebija. Paturpinot tavu stāstu tagad tālāk, mēs palikām pie tā, ka tu saregulēji savu mašīnu. Es vienkārši iespraucos iekšā šo tā visu. Jā, drosels aplīs, nomainīju uz 43. Kaut ko tur vēl pabraukāju tālāk. Tad jau iemācījos mafu pierakstīt citu, jo mafs nosprāga, tad to Audi mafu uzliku. Un kaut ko lēnām tā mācījos. Zondi nopirku, sāku pēc zondas regulēt to mašīnu. Tad apmēram tajā brīdī jau kaut kas daudz maz nopietns sākās. Nevis tur ierakst kaut ko, varbūt būs labāk, varbūt nebūs labāk. Tu sāk lasīt datus, principā, un pēc datiem arī papildināt vai ņemt nost vai tās lietas darīt. Kaut ko jau bāzējot uz kaut kādas informācijas, nevis uz sajūtām. Un kā beigās ir tā dibanas sajūta? Viņa reizēm melo vai nē? Vienmēr melo. Vienmēr melo, jā. Gandrīz vienmēr. Labi, varbūt sākumā tur ar dažādām atmomašīnām braucot pa ielu, kaut kāda atšķirība tu vari just. Tad jau sākās pirmās turbomašīnas. Tad jau tur
350 zirgi, 400 zirgi, 450 zirgi. Tu jau pa tādiem soļiem ej uz priekšu, un tad tu aizēji apakaļ uz to automašīnu, kur tev tur ir 200 zirgi vai 210 zirgi. Vispār nekāda atšķirība nejūt. Tev liekas, ka viņi tāpat tās nepīs neiet. Un arī, kas ir šitie pieņemtie, kā piemēram pēc logiem, ka tu tur no lauda vari skatīties, atrast, kurā vietā vanusu jāpārslēdz. Tas būtu single vanusu motoram. Tas īsti tā nestrādā. Uz stenda tas, ko tu redzi, kā tiešām tā mašīna iet un kā lauda tā līkne veidojās, nevienmēr sakrīt pēc teorijas tā, kā tam ķipa būtu jābūt. Kad tajā vietā, kur tev lauds krustojās, tur būtu jāpārslēdz vanus. Īstenībā tā nevienmēr ir. Bet lauds jau ir maģiskais kaut kāds aprēķinātais. Slodze aprēķinātā. Bet aprēķinātā stends jau tev rāda reālo slodzi. Stends rāda griezi reālo. Jā. Un tad rezumē ir tāds, ka nevienmēr lielākā slodze ir lielākā grieza motoram. Man bija vēl viens jautājums par regulāciju. Vai var saregulēt uz ielas tāpat kā uz stenda? Atbilde laikam ir nē. Nē, uz ielas var tuvu tikt un stenda var piedzīt visu tiešām normāli. Kā tu vari uz ielas saprast, vai tev aizdedz ir tuvu? Aizdedz nevar tam, uz ielas saprast. Tu uz ielas var vienkārši griezt, aizdedz agrāk, līdz sākās detonācija. Un tad bišķi pagriezt uz leju. Jā. Bet kā tu zini, ka tu jau neesi aizgriezis, tu aizdedz 5 grādus pa agru, un īstenībā tur 5 grādu vēlāk aizdedz motors iet labāk. Stendu vienkārši griez. Izgriez, pamaina, aizdedz, izgriez, pamaina, aizdedz, izgriez, skaties, kur tas labākais. Ir arī klasiskais, kas ir uz ielas regulētājs. Tur vienmēr visām tām mašīnām aizdedz ir sagriezta kosmiski agri. Un es nezinu, viņi ir pieņēmuši, ka tas ir normāli, bet es zinu, ka tik agri aizdedz tam motoram nevajag. Tas ir pilnīgi bezjēdzīgi. Un tas arī maina motoru ilgmūžību, vai tas neko neietekmē? Es teiktu, ka jā, bezjēdzīgi agri aizdedz, tu esi salicis, dabūs vasarā daudz karsta gaisu, viņš sāks detonēt no tās agrās aizdedzes, ringlēns izšķīdīs un rebuilds. Tu principā lētāk jau startā vienkārši paņemt stendu. Jā, es teiktu, ka labāk ir normāli saregulēt un braukt, nevis tur tērēt 2 reiz vairāk laiku pa ielu, kaut ko ņemties, riskēt, zaudēt tiesības, avāriju uztaisīt. Priekš kam tas ir vajadzīgs? Nav jēgas tagad mūsdienās tie stendi ir, labi, klusajām mašīnām stendu ir daudz, skaļajiem autiņiem un tiem stendiem ir drusciņi švakāk, bet tāpatās viņi ir. Nav nemaz tik traki. HCR vispār nav nekādas problēmas ar klusām vai skaļām mašīnām. Drusciņi ir viņiem problēma ar pēdējiem piedzīvojumiem. SVH uztaisīja rock'n'roll viņiem. Pēdējā laikā apakaļ, tas jau bija sen. Tas bija vairākus gadus apakaļ. Tagad ļoti ilgu laiku nekas nav bijis. Jā, bet es vienkārši zinu, ka Rīgā ir stendi 6 laikam. Uz kuriem reāli sporta auto ir viens. HCR tikai. Ir HCR, jā. Tāda mēroga vietas īsti vairāk laikam nav. Nē, ir vēl šitie te čipotāji, bet viņi neņem sporta auto. Čipotāji, pie vadījumu vēl var. Uz tiem mazajiem stendiem grūtāk strādāt ir. Uz viņiem daudz sliktāk saprast kaut kādas izmaiņas ir. Man personīgi nepatīk uz tādu stendu strādāt. Mani mīļākie stendi ir HCR, ir pirmajā vietā. Tur esmu daudz strādājis. Tu tur no rīta līdz vakaram esi. Zinu, kā tur viss notiek. Un otrā labākā vieta pie Vīto Logrē. Tur ir arī labs stends. Pie Bračkas. Skaidrs. Viņš ir pats arī regulē. Viņš ir tur visu uzsetapojis. Viss ir ļoti ērti un nav nekāda vaina. Vienīgais vasarā pie viņu varētu būt švakars. Jā. Bet ziemā ir ok. Ja kā HCR vasarā ir? HCR ir ļoti labs ventilators.
HCR vasarā ir tā, ka var panākt ļoti tuvus apstākļus, kas ir reāli braucot. Un tas ir diezgan labi. Kas ir mazākos stendos, ir grūti dabūt tos pašus apstākļus, kas būs braucot. Kur ir švakie ventilatori, ir milzīgs heatsaugs motoru telpā, un tas vēl papildus problēmas sagādā. Man gribās pāriet vienkārši par motoriem, kur ir tavi mīļākie regulēšanā. M50 sērija. M50. Tas tā kā laikam, M50, M50 TU, M52, M52 TU, M54. Yes, ietilpst tajā pasākumā. Jā, un tu pasaki M57, un viņš ar tevi vairs nerunās. Pagāja, tas ir bet sapratīgs benzīnieks. Dīzels ir off vispār. Bet labi, tu esi kādreiz dīzeli mēģinājis grozīt? Jā. Mammai ir 525 D, 39. Tas ir dīzels, ko es pats regulēju. Un kā? Vēl brauc. Cik ilgi? Ilgi jau brauc. Ko gribēji panākt, principā, tu regulāciju jaudu vai ekonomiju? Sākumā es gribēju, lai viņš bišķīs labāk iet. Tad es pāris dienas mācījos, kā dīzels strādā un ko man tur vajag izdarīt, lai viņš labāk iet. Sanāca, jā, gāja labāk. Nebija ekscesīva dūmošana. Tā kā vajadzētu būt. Plus mīnus normāli, viss izdarīts. Tad turbīna beidzās viņam, tad mēs uz 3 litru dīzeļu turbīnu uzlikām. Tad vajadzēja pieregulēt visu priekš tās turbīnas. Jā. Un tad kaut kas tur sanāca. Iet kā 540. Nē, kaut kas sanāca, tas maigi teikts. Bet kurš tas motors ir MP7? MP7 25 dīzels. Čugunklotus vēl. Vecais, jā. Čuguns. Vecā vadība arī. Miljonnieks motors. Par miljoniem vispār man arī viens stāsts ir. Es atceros, bija viens paziņa iesvapojis M52 TU, un tas bija tas laiks, kad vēl EVS delīts nebija. Un tad mēs tur likām virsū EVS no tās mašīnas. Es neatceros kādā sakrā, bet vajadzēja nolasīt to EVS. Un, kad tu nolasīji e-promu no EVS, tur rādās reālais nobraukums tai mašīnai, nevis tas, kas tur varētu būt notīts, kas rādījās panelī. Tur bija 980 000. Tas ir pierādi jau vien to, ka tas motors iet kalpo, nevis kādu iet. laiku vēl gāja, 20 000 vēl nogāja. Tas liekas, ka M50 nav pilnīgi nekādas vainas tam motoram. Viņš ir superīgs motors, ņem un brauc visās paaudzēs, tikai viņam viens mīnus, ka parasti kāds sačakarē dzesēšanu. Ne tikai. Tas ir tā arī vesela tēma. Tur viss šitās dzesēšanas, atgaisošanas instrukcijas, tur uzbrauc mašīnu ar pūrnu gaisā, tur ņemies, daries. Ja tev tā motoram viss kārtībā, nekas no tā nav jādara. Paņem atskruvi atgaisošanas skrūvi, ielej dzesēšanas šķidrumu līdz atgaisošanas skrūvi. Viņš tek ārā, izskrūvē, visu ciet un brauc. Un viss. Un neko vairāk nav jādara. Bet cik no tiem motoriem tajā laikā mums viss bija kārtībā? Ir arī tādi, kuriem nav viss kārtībā. Jā. Patruboka vietām pečkai samainīt un viss pārējais. Un tad tu tur nesaproti, kāpēc ir silts augsts, nav silts augsts, tev viņš karsts, tev viņam cirkulācijas nav. Cik es atceros, ļoti daudz mocījās ar M50 motoriem tieši ar dzesēšanu. Bet tur bija tas, kas sākās, ka gribēja kaut ko, kā mēs sakām, samapalu uztaisīt. Kaut ko savādāku. Kaut ko paķipa krutāku. Ko jau tur neuztaisīs krutāk, tur tikai sabojāt to, kas ir labs jau. Okay, labi, tad mēs esam tikuši jau līdz māmas motoru tunēšanai. Mēs sāksim tādiem lēniem soļiem iet no strītiņa. Tu regulēji gan strītam mašīnas, gan ziemas raļiem mašīnas, vispār raļiem, es zinu, raļiem. Jā, jau arī. Ko tu vispār regulēji sanāk? Lai tu pats pasaki, nevis es tagad nolasu savā galvā to, ko es lasīju citur. Drifta mašīnas, strīts, semi-pro, Pro 2 tagad arī pro mašīnas, mini rallijas, ielas projekti kaut kādi. Vienkāršāk nebija pajautāt, ko neregulē? Nē, daudz disciplīnas. Auto, šoseis arī mašīnas vairākas ir bijušas. Varbūt kaut ko aizmirst, bet tad tas būs. Tā kā Mārtiņš gribēja, lai es pajautāju, ir kaut kas tāds, ko tu neregulē? Tagad nevis tā, ka tu neesi regulējis, bet ko tu neregulē vienkārši. Nerunāju dīzeļiem. Dīzels, jā. Labi, dīzeļi, tā būtu, tas ir skaidrs.
Piemēram, no oriģinālajām BMW vadībām, vecās vadības neregulēja, kas ir pirms 41. Siemens, kas ir 413. Bosch, 403. un tās paudzes. Tas ir kuriem motoriem? Es nezinu. Tas ir M50 un M50 oriģinālās vadības. Ok, sapratu. Tagad no manas puses jautājums. Es kādreiz mēģināju izspiest no 1.6 maksimumu ārā tikai tīra regulācija. 1.9 mēs Tas esam ir regulējuši. 48 nāk iekšā jau. Bet tas bija 36. kompakts. 36. Kas bija skujam, M44, tā BMW9. zelta bulta, kad viņam bija tas Es nezinu. mini-rallītas projekts. Bet tas bija tīri No stock motors. No budžeta No racing? budžeta racings, jā. Un tur bija standarta motors un vienkārši saregulēja, ko tur var izdarīt. Cik bija beigās? Es vairs neatceros. Nu, labi. Bet bija vairāk. Bija vairāk nekā oriģināls. Jā. Jā. Un tas jau skaidrs. Tur visu, kā mēs... Tur īstenībā diezgan viegli bija. Tur bija tas, ka, man liekas, viņam tā mašīna skaitījās 316. Un tie 1.9 motori ir viens un tas pats motors 316, 318. Viņam atšķirās sadalēna un programma. Un tas 316. versija, viņi ir vēl ne tikai ar to sadalēni, bet arī ar softu vēl nogriezta nost. Viņam full loads nekad neieslēdzās. Viņš visu laiku mērķē Lambda 1. Tikko kā tu uztaisi viņam ieslēdz atpakaļ to, ka viņam eksistē tāds full loads un ka viņš tagad bišķī treknāks ir, uzreiz tur kaut kādi 5 zirgi pienāca klāt. Priekš tā tilpuma motori diezgan daudz pienāca klāt. Principā vienīgais, no kā bija lielākā jēga, bija saregulēt viņam degvielu un minimāli aizdedzi paregulēja. Tas arī bija viss, ko tur varēja izdarīt. Kas ir, tagad te uzdod jautājumu, kas nāk pirmais galvā? Krūtākais auto, kas pie tevis ir bijis? O tā, ka... Autovietas 24. Tur bija M30, B35. Mēs viņu izdomājām uz 41. Siemens palaist. Bija Hartige, Vārstuvāgs, Debilas, Drosseles. Tur ļoti daudz naudas un laika iztērēt uz tās mašīnas. Bija tā, ka parasts cilvēks, kurš daudz maz zina BMW motors, paskatīsies uz to motoru, viņš nemaz nepateiks, kas tas pa motoru ir. Viņš neizskatās pēc M30 nemaz. Tas, krūti un interesanti, bet jaudīgi nē. Tas joprojām ir Atmo M30. Nav viņš baigi jaudīgs. Jā, no atmosfēra jau nav tas, diemžēl, no kā var tos nenormālos zirgus nosmelt. Jā. M30 arī nav atmosfēras motora platforma, no kuras tur kaut ko varēs izspiest vispār. Labi, un teiksim, jaudīgākais auto, kas tev bijis uz stenda, ir lielākie cipari. Laikam Ozoliņa, tas jaunā S55 mašīna, tur bija kaut kādi 800 zirgi. Pro mašīnas musēs viss jau diezgan līdzīgs. Tur viss 600 līdz 800 zirgi, vairākas tādas ir bijušas. Ja mēs paņemam tagad pa sporta disciplīnām, nometīsim mielu malā, tīri sports. Vai ir kāda no sporta disciplīnām, ka tev, teiksim, tur zvana, hei, man tur ir, es nezinu, tas un tas, brauc tur, un tu jau zini, ka būs čakars? Īsti nē. Cik bieži tev sanāk ne tikai regulēt mašīnu? Cik reizes ir tā, ka tu atbrauc, noliec savu laptopiņu, saliec savus vādus, tur es nezinu, cik tev parasti 3 stundas, ja viss kā pa puķīti ir 2 stundas? Ar Atmo motoru uz 2 stundām. 2 stundas, jā. Cik autiņus tu esi saregulējis pa tām 2 stundām? Es esmu iemācījies izdarīt 2 stundās, bet nevienmēr ir tā, es tīri domāju par auto sagatavotību, kā tās mašīnas ir sagatavotas. Ir tā, ka, piemēram, kaut kādas mašīnas nāk caur kaut kādām vietām. Tur, piemēram, ļoti daudz rallija mašīnas nāk no Jēkabsonas garāžas. Viņš ir jau iemācījies daudz ko sagatavot. Viņš zina, kur ir kaut kādas potenciālās problēmas, un viņš to jau vai ir, pat ja to nevajag, viņš jau to ir izdarījis, jo viņš negrib vēl vienreiz tādu problēmu. Un tās mašīnas parasti ir daudz gatavākas, daudz
Es nezinu, kā aprakstīt labāk. Ar tām mašīnām ir vienmēr mazāk problēmas, kuras nāk no tādiem cilvēkiem. Un tādas, kur ir vairāk kaut kāda pašdarbība, kur ir Džeks, kurš savā kooperatīvā garāžiņā pats ir skatījies YouTube video un kaut ko stelējis kopā. Ar tām ir vislielākās problēmas vienmēr. Ja ne, iedomājies, tas ir stulbi. Tu atbrauc autiņš regulēties, tu regulē. Un tu vienā brīdī skaties, ka tev peld degviela. Ka tu principā tirkā tur papakaļ, jā. Un tu pasties, ka tev izrādās, ka vienkārši bortā spriegums braukā līdzi. Mainam ģeneratoru. Kādas klasiskās problēmas būtu degvielas sūknis. Česikiem populārais ir pusbeigtais degvielas sūknis. Česikiem ir tā, ka degvielas sūknis nenomirst uzreiz. Viņam ražība vienkārši sarūk, līdz viņš nestrādā vispār. Un tie 20-30% ražību zaudējušie česika degvielas sūkņi, tā ir baigi populāra lieta. Vienkārši pirms stēnīt, tu neesi mainījis degvielas sūkni, labāk nomainīt, jo tas principā neko nemaksā. Lētāk būs nomainīt. Jā, nekā vēlreiz stēnīt. Skatoties, kāds tev sūknis ir. Viss ir ļoti atkarīgs no situācijas un no tā, cik pats tu esi spējīgs saprast, kas tev tajā mašīnā strādā, kas tev neizstrādā. Uzdosim tev pāris skatītāju jautājumus. Pa lielam plus mīnus, un visi pat šoreiz bija diezgan adekvāti. Skaidrs, par dīzeļiem mēs tev neko neprasīsim, jo tev neviens ne otrs nepatīk. Kad būs gatavs tavs sportinieks? Oi, skatīsimies. Es teikšu, ne ātrāk kā vasaras vidū. Cik vairs sportinieks, jau tā būs Glauna ielas mašīna. Kur reizēm tiks arī palaists trasi? Kaut kādu treniņu uzbraukšu. Kādu pasākumu varētu aizbraukt. Kaut kas tāds. Pēc cik es neesmu lietas kursā, tas ir E38 turbo projekts? Vai tas ir kaut kas cits? Nē, E38 turbo projekts ir palicis liekas. Tad viņš būs karotais. Plāns ir salikt viņu un ielikt tirgoties. Cerams, ka kādam citam tas arī liksies tikpat interesanti, kā kādreiz tas man likās. Kas ir šī brīža tava ielas mašīna? Sporta ielas mašīna. Šī brīža ielas mašīna ir sievas F11. Nē, es vienkārši braukā. Par to, kas tev jāsaliek kopā uz vasaras vidu. Uz vasaru, kas jāsaliek. Uz vasaru es gribētu salikt divas mašīnas. Gan ielas mašīnu, gan to sauksim viņu par sporta ielas mašīnu. Sporta ielas mašīna ir 36. universālis, pārlasītais bloķis, ZFs, motors ir MPS4 bāzēts bezvanos ar pulsāru turbīnu, kalts 2.8 ar paredzētiem 8200 apgriezieniem. Un šobrīd minimālais mērķis ir 700 dzirgu uz benzīna un pastīties, vai aiz etanolu mēs varēsim tikt līdz 4 cipariem. Kāpēc universāls? Tas bija nesaistīts. Tā sanāca. Svežījām bija ļoti laba universāļa virsbūve par saprātīgu ciparu. Es laikam zinu, kur tā bija. Vasarā paņēma? Vasarā, jā. Sarunu skatījos. Jā, reāli nekādu vainu te virsbūve viss kārtībā. Es vienkārši dīrs šķiļu nost, tāpēc universāls man baigi neizdevīgi. Ir tāda lieta, jā, bet... Tā sanāca daudz? 46, jā, bet 36. Maz. Salīdzinoši maz. Nav jau arī tik maz. Bet mazāk kā 46. jebkurā gadījumā. Stabili mazāk, jā. Viņš vienkārši neiestiks vienkārši kuzavu, kur dīzels būs iekšā. Nē, es izārstēju dīzeli. Tas ir 325 TDS. Viņš nopirka dīzeli, lai dīzeļu motoru izņemtu un ielikt benzīnu motoru. Tieši tā. Tik ļoti jau tie dīzeļi nepatīk. Jā. Šis jau būs otrais. Otrais, ko tu izārstēji. Viņiem arī bija stingrāk pakaļ, vai ne? Tā kā 2.8. Vai es kļūdos? Viņiem ir pakojums salonam stipri vairāk. Klusāk iekšā tajā mašīnā ir, kas ir arī viena lieta, ko es gribu.
kad viss šitais ten izravēt salonu līdz pēdējam, ka tikai vieglāka mašīna. Nē, tas viss ir pārgājis. Tam es izgāju cauri. Tagad es gribu, lai man ir tas viss dīzeļu pakojums, lai man ir klusāka mašīna iekšā, lai viņai ir pilns salons un lai ir kondicionieris strādājošs un lai var komfortā arī pa ielu pabraukt. Jaudas viņai pilnīgi pietiek, lai ar pilnu salonu arī pabrauktu. Ja 4 skaitlis, tad tur... Līdz tam mēs vēl neesam tikuši, to mēs tēmējam, bet... Un otra mašīna? Un otra mašīna, ko es... Tikdienas mašīna gribētu salikt apakaļ kopā, ir mans F10 550. Es viņu tādu puspabeigtu, es pat nezināju, puspabeigtu varētu teikt. Iesāktu projektu nopirku no Čoma. 550, tas ir 3-litrīgs ar 3 turbīnām. Nē, tas nav dīzels. Tas ir N63 B44. 4 twin turbo benzīns. Tur kādreiz ar tās mašīnas veco īpašnieku īrējām garāžu kopā. Pāris reizes bija viņu izbraucis. Tajā laikā es domāju, tik stilīga mašīnas arī kādreiz savu tādu gribētu. Un tad sākās viņam tur visādas problēmas ar to mašīnu, to motoru. Un viņš iesāka pārlasīt. Viņš sākumā pārlasīja kārbu, tad iesāka pārlasīt motoru. Tad viss tas pasākums apstājās, un viņi tur ir nostāvējis jau vairākus gadus. Un pagājušajā gadu vasarā pielauzu viņu par ļoti saprātīgu cenu, ka es varu atpirkt visu to no viņa, un mēģināsim salikt visu to apakaļ kopā un atgriezt viņu dzīvē. Izklausās pēc jautras vasaras. Daudz mērķu uz vasaru. Tas nav slikti. Labi, atgriezīsimies pie jautājumiem. Programmējamies vadības bloks vislabākais. Nu, nav tāda vislabākā. Max ECU, price performance vislabākais. Cik izmaksā milspec par vodku 4 cilindriem? Tā kā Robim. Robim jau nebija milspek. Robim bija tāds milspekišs. Nu labi, bet ja es atnāku pie tevis un pateiktu, man vajag par vodku 4 cilindriem. Nu, provizoriski. Es nezinu, es baigi gribētu milspeku taisīt, bet... sākot no 500 eiro ir vispār kaut kāds izcenojums par vodkā. Un tad ir super jautājums. Labākais, drošākais turbo M5X motora setups no oriģinālajām daļām. Nekas kalts un iespējamā jauda no tā. Neieslīgsim detaļās, jo sāk mēs te varam par to varētu norunāt entās stundas. Jā. Bet no tavas pieredzes, teiksim, cik ir tā iespējamā jauda, ka tu paņem vienkārši no M50 un no oriģinālajām detaļām saliec kopā? 500 zirgus no LEGO motora diezgan viegli dabūt. Nu, tas ir. Un var arī vairāk. Principā pa šrotu savākts visas detaļas. Un... Tas ir garāžā saslaukt grīdas, saliec motoru kopā un let's go. Bet mēs ieskaitām izsīšu tos klaņus un virzuļus, vai nē? Ar izsiņu virzuļiem tur jau var pat vairāk. Okay. Mēdz, tev ir uz ko tiekties? Vecā LEGO recepta būs 2,8, 135 M50 klaņu un izsiņu virzuļi. Tāds old school. Kāpēc nē? Es braukšu budžetā, man vienalga. Nē, nekāda vaina nav tā receptē. Tur viss tas strādā, tas jau ir entos gadus pārbaudīts un 500 zirgus tas un atmosfēra? All day, every day tur. Atmosfērā? Atmosfērā. Vai ir jēga vispār? Atmosfēra ir jēga būvēt, ja tu zini, ko tu dari. Ja tu vienkārši garāžiņā mēģini kaut kādas detaļas salikt kopā, ticamāk tev baigi nekas labs nesanāks. Un tie, kas tiešām labas atmosfēras liek kopā, tie ir džeki ar 10 gadu apmēram pieredzi motoru būvēšanā. Tad kaut kāda tiešām laba motora sāk nākt ārā. Bet tas ir vairāk vai mazāk kā tu divi dažādi cilvēki salikt vienas un tās pašas detaļas. Vienam motoram būs 300 zirgi, otram motoram būs 230 zirgi. Tur ir tik liela tā atšķirība. Viss slēpjas galvā. Man sievas tos paļbom uzbūmēt to jaudīgāko motoru beigās. Viss slēpjas galvā. Atmosfērā. Protams. Viss slīpēšana, viss pareizā pievilkšana, viss. Viss detaļas, jā.
Visas detaļas. Kā tu viņas saliec, un nevis ko tu ieliec beigās, bet tu ieliec vienās detaļas, kā tu viņas saliec principā. Ja? Jā. Cik ļoti tu pārbaudi visu? Vai nu tu samet, vai tu pārbaudi? Tu uzzini tikai beigās uz stenda, vai tu esi pietiekami pareizi pārbaudījis. Nu, ir arī tādi, kuriem ir pieredze un kuri var samest kopā. Viņam sanāks arī tas 300 zirga motors, kurš ir samests kopā. Bet, jā, viņš arī par to nav laimīgs parasti. Tu gribās 320, gribās vairāk, gribās lielāku sabriezējumu. Tagad jau ir aizgājuši MP4, kur 300 pāri ir norma. Atmosfērā. Jā. Bet tas ir no stoka detaļām vai tas ir jau no kaltajām? Kalts tur pagaidām vēl nekas nav, bet tur ir sadalēnis un diezgan daudz modifikācijas, kas neiekļaujas vairs LEGO motorā, kas būtu no oriģinālajām detaļām kaut kas sastāvēts. Tur jau vairs nekas tev oriģināls daudz nav palicis. Nākušais jautājums. Nav, viss. Viss, ko? Jā. Nu, vai tev patīk minerālijas? Patīk. Pabrauc bišķīt arī. Nu, te ir jautājumi par dīzeļiem, bet skaidrs, ka dīzeļi besī. Es sagaidīšu atbildi vienkārši, ko viņš teiks. Man interesē. Nu, 2.5 TDS vai M57. Autobus labāk braukt. Pēc ar autobusu labāk braukt. Tas ir arī dīzels. Nu, kāds labāks plunžers TDS, dimanta vai zelta, nu, tas ir skaidrs, ka tas tur... Ap divi nestrādā. Jā, ar autobusu jābrauc. Vai Jāņa zināšanas slēpjas bārdā? Kā tur īsti ir? Varbūt kaut kas bišķīts. Okay, labi, mēs tikām bija... Pārunāsim par to driftiņu. Jā, man gribās arī. Man interesē arī. Pirmā sezona atceries viņu vai pilnīgs mākons? Kaut ko jau vēl atceros. Nu, bet tas bija 36. Tas bija tavs regulējums kaut kāds? Ar garāžiņā iesopoto 2.8. Braucām ar misarenēm. Kaut kas tur bišķīt sanāca arī. Nu, tāda taustīšanās. Sapratu, kas tas tāds vispār ir. Cherry Missiles, tas jau bija jau no sākuma ar tevi kopā, vai jūs tur pēc tam sadraudzējāties? No sākuma. Tas ar to tu principā arī jūs... Es, Rūdis un Robis, mēs to visu to iesākām. Bet jūs visi trīs reizē tā kā sākāt braukt vai katrs savā sezonā? Mēs ar Robi, man liekas, bijām vienu sezonu jau braukuši. Rūdis bija kaut ko braukājis pie ielām un arī sāka driftā braukt, un tad tajā nākošajā sezonā mēs visi apvienojamies. Bet, nu, principā tā komanda sastāvēja vienkārši 3 čomi. Jā. Sponsori, naudas piesaist. Kaut ko mēs mēģinājām, kaut kas arī sanāca. 1 un 2. 1 un 2 bija. Kaut kas vēl mums tur bija. Kāds ar iepu servis bakjārds, kur savāk misijas? Ne? Nebija. Tajā laikā bija tā, ka katram tur bija kaut kādi savi spoti, kur tu zini, ka pie šitiem džekiem var aizbraukt, viņam tur kaut kas labs būs. Tagad liekas tik tā bišķi nožēlojami, bet tā bija tā laika. Tā darīja visi. Tā darīja visi, tas gan. Tu iedomājies, kāda tagad būtu paradīze braukt ar miskastēm. Tev jebkurš riepu montētājs vienkārši ar lielāko prieku tās riepas dāvinātu, atdot, tikai atbrīvot no tā viņiem. Arī tajā laikā bija. Tu aizbrauc. Nu, jā, reku, tur ir riepas, ņem cik gribi. Toreiz bija kaut kāds izmēra ierobežojums, vai nebija? Nekas nebija. Nebija nekas, jā. Un tas jau tagad jums ir cik izmēri? 2 strītā? 3 izmēri, 4 izmēri līdz kopā. Līdz 2,05. Platums tikai. Platums ir. Tālāk tu vari darīt, kā vēlies. Nē, bija 15-niekiem ir 195, 55. Bet tas jau nav noteikumos. Nav? Noteikumos ir 205, platums līdz 2,05 un viss. Un viss? Jā, tur ir 15-nieki, tur ir 2,05, 60 likt virsū. Jā, pareizi, platums. Ja visur ir platums, gan strītā, pro 2 svarīgākais un tikai platums. Pro. Pārējie parametri nav. Nu, pro tagad būs ierobežots arī minimālā riepa. Kaut kas tāds būs, jā. Tāpēc, tas, ka tur sanāk drošības apsvērumi. Savā ziņā tas ir pareizi. Pamatot, jā. Jo strīts jau principā visi brauc ar vienu riepu, vairāk vai strītā mazāk. Tur tā atšķirība tik maza ir, kad tas īsti tur nav aktuāli. Bet visi arī brauc principā ar vienu riepu. Visi brauc ar vienu riepu reāli, jā.
pāris izlacēji, kas nebrauc ar sunfuliem, vai ne? Tādā ziņā es domāju, pēc izmēru saka, jā, es nezinu, kas brauc par ko citu. Nu, Ne, ir tie, kā bija, highflies un ir... Highflies, čačlāns. Ak, Dievs, tās tik briesmīgas riepas. Kas tur vēl? Es biju nopircis, viņš tā laminējās nost vienkārši. Un nebija nekā. Viņas, jā, vairāk Pagājuši laminējās gadu šo nost, jā. laiku apmēram. Nē, šogad apšu. Highflies un tie čačlandi ģērbjās ārā. Briesmīgi Sunfuls reāli neģērbjās ārā. Jā, bet sunfulam esot starpības starp partijām. Arī bija tā. To es personīgi neesmu redzējis. Kaut kā bija kaut kas par šī gada sezonu, kad skrēja un mēģināja dabūt pagājušā gada riepas, jo pagājušā gada riepas ir bijušas labākas nekā Varbūt, šī gada. Varbūt. Un tas jau pilnīgi iespējams, ka tur uz konvejeru kaut kas pamainījās. Viens konteiners normāls, otrs bija savādāks. Lecam apakaļ uz Cherry Missiles, 3 čomi, maucat, braucat. Netirdīsim tev par visiem sasniegumiem. Uzvar ir kaut viena. Jā, Igaunijā laicē uzvarēja. Un kā vispār kopumā tu vērtē to laiku, ko tu brauci? Nu, skaidrs, ka tas viss tajā laikā tur bija. Pirmais gads bija bez rocenes, nākamie gadi bija ar roceni. Tas bija tāds interesants drifta periods, jo tagad, teiksim, visiem ir plus mīnus vienāda tehnika. Nu, vairāk vai mazāk visi tie autiņi ir kaut cik līdzīgi sabūvēti. Nu, noscīti. Nu, tagad, jā, mašīnas ir daudz labāk sagatavotas, kā bija Un arī tajā laikā. līdzīgāk. Un loģiski arī, jā, līdzīgāks viņas sanāk. Nu, bija interesanti pabraukt. Bet no Cherry vairs neviens nebrauc. Jūs arī tā, nu, teiksim, tu teici, 3 gadi nobraucāt kopā. Nu, apmēram 3 gadi. Jā. Jūs tā kā visi kā komanda likāt mierā vai tā lēnām izšķibējāt? Jo Rūdis, man liekas, kaut ko vēl kaut kad Rūdis brauca. Rūdis semipro kaut ko ik pa laikam uzbrauc. Jo mašīna viņam ir. Mašīna ir. Tagad viņš džēzi liek iekšā mašīnā. Un tad jau būs. Tad jau. Nu, viņš jau kādu laiku to dara. Jau kāds pāris gadi, jā? Man liekas, 2. gads iet. Bet, nu, laikam šogad būs. 3. kas bija no komandas, tas ir... Robis kaut kādas treniņas, man liekas, Robis citreiz vēl uzbrauc. Robim stāv tā toreizējā strīta mašīna. Kāda viņa toreiz bija, tāda viņa vēl joprojām stāv un ik pa laikam viņš viņu izvelk ārā un kaut ko uzbrauc. Tad vēstures eksponāts no sērijas. Nu, noscīt, jā. Nu, labi, tur nav jau nemaz tik vēsturiski viņam tā mašīna. Nu, tas, ka tā virsbūve ir veca un dzīve redzējusi, bet nu, tas, kas tur saskrūvēts viņai klāt, tas viss vēl ir konkurētspējīgs joprojām. Tavuprāt, cik šobrīd driftā? Mums bija vienā, mums bija Lapkauskas, mēs bijām pie Lapkauskas ciemos. Tad bija tā intervija Lapkauskas, tur izteicās, ka laikam cik viņš teica, ka kaut kādi 280, 290 zirgi ir vajadzīgi. Un tad bija ļoti komentātori, kas teica, ka ar krietni mazākām jaudām arī varētu konkurēt. Jā. Tev šobrīd kā regulētājiem no malas, cik tu teiktu, ka vajag zirgus, nu, vai ņūtonus, vai zirgus un ņūtonus, lai šobrīd varētu strīt klasē konkurēt? Lai tu būtu spējīgs pabraukt, es teiktu, vajag 200 zirgus, un tad tev arī jāmāk braukt tur. Tad bez kļūdām tev jābrauc ir. Lai jau būtu stipri vieglāk braukt, vajadzētu 250, un lai jau tā brīvi varētu pabraukt, nu jā, tie paši 280, 300, ko viņš saka. Principā tādu foršu 3-litrīgu motorīti, ko tu iepriekš stāstīji 300 zirgiem. Un principā to auto... Tas nebūs strītam. Tās 300 zirga MP4 nav strītam derīgs motors. Kādā ziņā? Gals? Viņš jau tikai galā iet. Nē, tas ir griežamais motors. Jā. Strītam vēl joprojām, man liekas, vislabākā recepte ir MP4. Vienkārši standarta trīnas. Ieliec un brauc. Patiņu motors? Es vienkārši nezinu, kurš ir patiņām. Tas ir patiņu tas motors, bet arī tas ir nākošais upgrades, kad tu uzliec to N-sērijas ieplūdes kolektoru. Tur kā kuram sanāk tur no 250 līdz 280 viņi parasti sanāk. Tas ir, nu tā varētu būt tā zelta strīta recepte tagad MP4 ar N-sērijas ieplūdes kolektoru.
Jā, Newton pa vidu, lai diapazons ir vidū. Nevis. Tur viņš no kaut kā 3,5 līdz 7 braucams, un tas arī ir tas diapazons, ko tev vajag, un tev ar tādu mašīnu būs vieglāk braukt. Nu, ko tu saki par V8 strīdam? V8 arī varētu. Bet Mums mums kaut kā Ne, tagad es parunājos par noteikumiem, ka pazūd tie V8 pēc Māris sākumā brauc un Lasos kaut ko tur bišķīs laikam mēģināja, un tas arī viss bija. Bet Mārim jau diezgan labi sanāca to V8. Mārim diezgan labi sanāca, jā. Nu, Māris aizgāja skolotāju ceļu. Māris arī bija interesanti. Ar regulējumu mašīnu? Nē, es vēl joprojām atceros, ka man bija tandems ar Māri jābrauc, un man bija 2,8, un Mārim bija tas viņa V8. Street legal V8, jā, kas tur bija sensācija tajā laikā. Un mēs ieskrienamies, Māris tā ritīgi lēni ieskrienās. Kad drīz jau dzēnu viņu garām, un es tāds pie sevis domāju, kāpēc tu neieskrienies, nevarēs tik lēni iemesties. Un tieši pirms iemetiena Māris iemina pilnā, ieskrienās vajadzīgajā ātrumā un iemetās. Es tur palieku. Es tā nevaru izdarīt. Viņš paņēma pieredzi. Jā, paņēma konkrētas pieredzes toreiz. Nu, tas ir tas, par ko es runāju, ka tajā laikā tās tehnikas bija tik ļoti nevienlīdzīgas. Nu, tas ir sporta veids, tur ir savi noteikumi. Man jau vienmēr ir licies tas ieskrējiena fenomens par to, ka kurā vietā, kur tev ir jābūt, vai tu pat īri teorētiski drīkst apdzīt. It kā, ja tu nedrīkst, tad tu drīkst apdzīt sākumā. Nu, īsti jau nē. Jo pirms līnijas tev ir jābūt vietā, ne? Nu, tu nedrīkst iemesties ātrāk kā līdbraucējs. Nu, labi, tu vari braukt viņam blakus, bet parasti visos seriālos ir tas, ka līdbraucējiem ir priekšrocības, viņam ir pieejama viss trasa. Labi, es par to pašu V8 vēl. Ja tu liktu iekšā V8 street mašīnā, kuru V8 tu liktu? Tas ir bez turbo variantā. Atkarībā, kurā virsbūvē? 90. 90. N62 B48. Bet viņiem kronšteini nāk no 90. vai ne? Ot, es nezinu, kura kronšteini tur der, bet tur noteikti kaut ko ir izdomāt. Tur sanāk. Karters no 60. derēs. Kronšteins sliktākajā gadījumā uztaisīs pats. Tad ir jāsaprot, no kuras virsbūves vai kurš tev uztaisīs izplūdu, kur derēs. Mana izvēle ir tāda, jo es zinu, ka tā motora vadība ar 90. var sapārot kopā, ka tur viss strādās tā, it kā tas motors tur oriģināli būtu bijis. Un tas būtu tāds nosacīts budžeta risinājums, kā dabūt V8 90. Sanāk N 90. kuzava vadība. Ir, kurš viņam sanāk, ir kur vadība? Tur ir vairāk tā, kad ir arhitektūras. 90. ir viena arhitektūra, 46. ir iepriekšējās paudzes arhitektūra, un tur dažādām virsbūvēm ir kaut kādas periodi, kur kaut kas pārklājās. Un, ja tu to visu zini un saproti, tad tu vari saprast, kurā virsbūvē, kuru motoru būtu izdevīgāk likt. Tu man cels telefonu stulbiem jautājumiem. Kas man cits atliek? Uzraksti jautājumu. Ne, uzraksti vienkārši jautājumu. Tā kā varēs atbildēs. Taisnība. Nē, man vienkārši beigā doma ir par 90. Es iecepos par to, ka 36. ir super dārgi. Nu, detaļās. Es runāju par virsbūvu šajā gadījumā. 36. ja tu gribi kaut kur braukt, tas vairs nav variants. Nu, tas ir vienīgais variants šobrīd. Bet... nav tā, ka tu vari detaļas vienkārši aizbraukt un nopirkt. Jessica vēl var braukt, un 90. jau sākam pāriet uz 90. Man ar tā sāk likties šobrīd. Jā. Tas tikai tas mīts, ka 90. ir smags. Bet tāpēc arī ir V8 galvā. Labi, tā arī iepat 205 vai viņa... Nē, kas tā problēma? 8 iepūs brauc. Tā būs jādara. Citu variantu to nebūs. Bet vai pamēģināt? Nav viņš nemaz tik smags. Man tā liekas, ka tur... Ja tu strītā brauks, tu izravēsi visu to salonu ārā... Mani vai mašīnu? Okay. Te gan tevi, gan mašīnu, abas divas. Ir tāda vienkārši doma galvā, un viņi nepamet to, ka varētu 90. vai 8 uztaisīt, jo principā tur, ja runa par kārbām, tā kārbas, dīzeļa kārba gan jau pārējiņu,
Jā. Un pārējā aizmugurē, es nezinu, man nav jausmas. Redzēs, pasīsies internetā, ko cilvēki dara. Tā aizmugurējais tilts būs no dīzeļa, lai tev būtu lielais reduktors. Bet reduktoram attiecību vajadzēs no kaut kāda 60. vai 65. ielikt. Jo tur ir reduktoriem viena tā pati paudze, attiecības to var mainīt, bet tev korpusu vajag 90. Kas arī nav problēma. Vispār nav problēma. Tas ir tas, kur tu tagad vari ar to LEGO spēlēties, kur tās detaļas visas ir pieejamas un to var darīt. Cik cilvēki būs noskatījušies šo sarunu un pavasarī stāvēs, bet jau pēc pāris mēnešiem starta ar 8,90, jo reāli tas labākais variants, jo motors maksā vai 8 N sērijas. Labi, 4,8 kaut ko maksā, bet tur ir arī 4 litrīgais. Tie arī ir pilnīgi derīgi variants trītam. Es par to pašu domāju, un idejas tev viņam smukāka skaņa un labāka izplūda, zirneklīša jaustais ir jānopērk. Priekš kam? Nē, oriģinālais izplūdes kolektors baļķītis vienkārši. Ar viņu ļoti daudz vietas arī ir. Baigi vairāk vajag jaudi, kā viņam oriģināli. Ne jau jauda skaņa. Tev nevajag. Tur būs cita problēma. Tev vajadzēs to izplūdes kolektoru iespiest tajā mazajā virsbūvē. Un zirnekli tur uztaisīt. Tas vairs nav budžetā. Tu vari izvēlēties no oriģinālajiem kolektoriem, kas ir viskompaktākie, un savienot viņus ar izplūdi, kur tev ir, vai uztaisīt kaut kādu daudz maz normālu izplūdi tālāk. Par to V8 viss skaidrs, bet, teiksim, tu taisi izplūdi. Cik liela nozīme izplūdē ir? Kā tu viņu uztaisi? Tad nerunāsim par kolektoriem. Tad teiksim, tas, ka tu X-pipe taisi vai ka tu 2 trubus palaidi, nevis 1 trubus katru galu. Tie visi varianti. Liela nozīme. Tur ļoti daudz var iespringt uz izpūtēju. Un, ja tu tiešām trāpi to izpūtēju labi, tad ir daudz var dabūt klāt. Bet tādi, kas to trāpa un ka viņam sanāk, tādi ļoti maz. Tas ir, tur ir cilvēkam jābūt ar pieredzi. Kā motors likt kopā arī izplūdes, tas ir pilnīgi kaut kas cits. Un, jā, arī tie cilvēki, kuri profesionāli taisa izpūtēs, ne visiem viņiem sanāk uztaisīt tādu, kurš tiešām strādā. Tur sākās ar to, ka principā ir tā formula, pēc kuras var plus mīnus aprēķināt. Pēc tam ir jau... Tas parasti tā arī strādā. Jā. Tev ir formula, pēc kuras tu vari plus mīnus viņu uztaisīt, tu uztaisi viņu. Tad parasti ir tas, īsti nestrādā. Labi, pamēģināsim tagad šitā. Arī nestrādā. Labi, pamēģināsim tā. Tagad kaut kur jau mēs tikām, kaut kas bišķi labāk palikt. Un tā visu laiku uz riņķu, līdz tu atrodi to, ko vajag. Konkrētajam autiņam tu varēs saprast. Bet tur jau ir tā, ka... Vieglāk ir uztaisīt pa lielu, barasti. Tad tu vismaz galu dabū, bet apakšas tu zaudēsi. Okay. Un neuztaisīt kaut kādus tīzlus savienojumus, kur klasiskākais iepisiens ir šitie U-burts. Tev nāk viens banks, otrs banks, U-burts uztaisīts un lielā trūba aiziet tālāk. Un beigās sanāk tev viens banks, otrā bankā visu laiku iet. Un tev vispār ne augšās, ne apakšās neiet tā mašīna. Piemēram, uz MP4 trīņa. Tagad jau izskatās, ka ir viens etaps atrasts, kur var dabūt best of both worlds. Un tāds gandrīz off the shelf variants arī, kad ir uz vairākiem motoriem jau pamēģināts un strādā. Bet tas tā kā ir no kāda cita motora pielasīts? Nē, tas ir no pieejamajām detaļām tirgu. Ir, principā es redzēju, kā visas tās detaļas strādā. Un tad ir tas, ka nākošais tev tur ir jāpiefiksē, kas ar ko kombinācijā, ko dara. Un man liekas, tagad ir beidzot atrasta tā īstā kombinācija, kur var dabūt, ka tev ir diezgan labas apakšas un viņi arī augšās strādā. Kad tu visā apgrieziena diapazonā esi kaut ko vismaz iegūs. Tagad tev telefons zvanīs pie šīs sarunas un prasīs, kur ir īstā tā kombinācija. Principā, lai to noskaidrotu, tu jau arī, kā teici, dibena sajūta vienmēr melo.
Nu, Lai to tas visu nav noskaidrot. dibens sajūta, tas uz stenda. Nē, tur jau tā lieta, pārbaudīts. ka, lai to visu saprastu, tu nevari vienkārši samainīt izpūtēju un braukt un saprast, ne, šis iet labāk. Tad tā mašīna ir jāliek uz stenda un ir jāskatās, kas ir, kur Jā. cipari mainās. Jā. Nu, tas ir dārgi. Tā ir tā lielākā problēma. Tas ir dārgi. Citreiz mēs šeit runājam par tādām atšķirībām, ko tu nekad nejutīsi. Tas ir kā piemēram RX, kad viņi tur pa 1, 2, 3 zirgiem cīnās. Un reāli nekāda Tie ir atšķirība. žigulisti, kas kaujās par Nē, tiem tas pāris ir zirgiem. RX 3000. Tur, Nu, Bembis arī, bet tur... tur pēdējo zirgu iztērēs visu naudu. Galvenais, lai viņam iet labāk kā citam. Bet uz treniņiem aizbraukt, nē. Jā, nē, tas nav svarīgi. Svarīgi, ka tev ir izdruka ar visjaudīgāko mašīnu uz Jā. starta. Tā notiek, jā. Jo visiem liekas, ka tā lielā jauda būs tas, ar ko tu uzvarēsi sacensības. Jā, Tas Drag Race ne izklausās. visiem aiziet tas, ka tas tomēr nav pats svarīgākais. Nu, kā mēs zinām, tad ir braucējs, kas var nomainīt pāris reizes sezonā mašīnas, citas, kas ar ko viņi nebrauc un arī var kaut ko nobraukt. Jā, Tas patiņš, kuram mašīna negāja, un tu pēkšņi gāja. Jā, bija arī tā. Viena, Pēkšņi patiņš sāka pa pirmajām vietām, slēgt brauks. sarunā, ka mēs ierunājām uzaicinājumu uz šo sarunu, uzdot jautājumus. Tu minējies, es tev prasīju par lietām, kas ir varbūt tās interesantākās. Un tu teici, ka ir tādi ceļojošie turbokīti. Ir tādi, jā. Tu vari pastāstīt, kāpēc viņi ir un Parasti ceļojošā turbokīta situācija rodas tā, ka cilvēks uztaisa savu to turbokītu, atbrauc regulēt mašīnu, un viņš nestrādā. Un, tipiski izplūdes kolektoram ir problēma ar wastegate, kad nav priority flows uz wastegate, vai pat tur vispār nekāds flows nav uz wastegate, un būs vienkārši nekontrolējās. Tad tu pasaki viņam, lai viņš atrisina to problēmu. Viņa atrisinājums problēmai ir pārdot nākošajam to kolektoru, kurš nestrādā, un savu nopirkt citu. Un tad nākošais nopērk to kolektoru, kurš nestrādā, atbrauc un viņam pasaka, ka tas kolektors nestrādā, vai nu pārtais viņu, vai nopērk citu. Un tā tas viss iet uz rīņķi. Kas viņiem tieši nestrādā? Nu, bišķi niansē. Nekontrolējās būs. Nu, labi, bet kas viņiem būtu jāpārtais? Nevienmēr viņš arī var pārtaisīt. Ir arī tādi kolektori, kur Vienkārši izmest un aizmirst. vienkārši izmest un aizmirst. Bet tas jā. jau viss ir čaina. Tas pat nav viss čaini. Ir kaut kādi arī paštaisītie, kur vienkārši pilnīgi neplūsmā piesprāsts veidgaists klāt un Sapirku līkumiņus, sagraizīju. ķip strādās, nestrādā. Nu, vismaz žetons par to, kas mēģināja metināt to. Jo to izplūst kolektoru no nulles uztaisīt. Ir vairāk, kur mēs tur esam mēģinājuši viņus sārstēt un uztaisīt formu, lai viņš tur plūst vairāk uz to veidgaitu. Nu, citreiz paliek bišķīt labāk, citreiz paliek arī tik daudz labāk, jau ka viņš ir izmantojams. Citreiz vienkārši neglābjam. Kur tā lielākā problēma ir? Tas vienkārši cilvēku nezināšanā un vēlme kaut ko darīt, bet ne līdz galam saprast, ko viņš dara. Un tad beigās ir iztērēts laiks, darbs, un tad vēl citam cilvēkam laiks un darbs. Piljām, jā, taisnība tev ir. Un kā tu ieteiktu izvairīties no tām lietām? Nu, es internetā, piemēram, meklēju, es redzu, ir uzpapo augšā kaut kāds sludinājums, teiksim, nu, summa X liekas pievilcīgi. Viņu labāk vispār neizskatīt, vai padot kādam ziņu uzjautāt, vai šis varētu strādāt, vai Nu, vai to nevar pajautā pateikt. kādam, kurš ar to nodarbojās. Bet var tā uz acis pateikt vispār, vai nē? Daļu noteikti var uz acis pateikt. Es daļu no viņiem varu uz acis pateikt, kas jau viņus esmu redzējis. Kāds 2-3 reizes. Nu, bet tā jau ir mūsdienās. Kāpēc visi brauc ar tik ļoti savā ziņā standartizētām detaļām? Nu, nevis standartizētām, bet vienveidīgām detaļām. Tāpēc, ka kāds ir atrasts, ka tas strādā. Tas ir tie Ķīnas turbokīti, kur mēs esam atraduši kaut kādas vairākas detaļas receptes, kuras strādā. Tās detaļas ir saprātīgās cenās, un mēs viņus turpinām laiku izmantot, jo tas ir tas, ko cilvēki pie mums spējīgi atļauties. Ja kāpēc tev nopirkt kaut ko citu, kas varbūt strādās? Jo tu jau, principā, kamēr viņi rokās nepaņem, tu jau nepateiks. Nu, ir kam var pateikt, ir kam Pēc nevar. bildes pateiksi, kad ir garām. Jā. Pēc mēģinājuma.
Piemēram, tie paši standarti Ķīnas, tas 6.1 kolektors. Viņiem ir kaut kādas 3-4 versijas. Un tur pēc bildes var pateikt, kur ir īstā versija, kur strādā, un kur ir versija, kur nestrādā. Kāpēc viņas tiek ražotas tālāk? Kāpēc tās nepareizās versijas tiek ražotas, es reāli nesaprotu. Tas vienkārši, nezinu, kaut kā cilvēka nezināšana paņem viņu, cilvēks sapērkās viņus, bet viņi nestrādā. Bet nav jau feedback viņiem. Vai tur tiešām viņi ražo viņus tik daudz, ka doesn't matter? Viņi nestrādā ne ar ko? Vai nestrādā, teiksim, Nē, tu viņu vari pieskrūvēt, viņš sākumā strādās. Tā vienai sliktajai versijai ir super plāni flanči. Tu uzreiz kāds bišķīt pabrauks, tur viss novērpsies un pūtīs garām. Vēl viena versija ir, kur nav dametināts viss līdz galam. Kur tu sāc grozīt to kolektoru un caur šuvēm var redzēt gaismas spīdi. Es neko neteikšu. Es tādu šmīmans vai kā viņi sauc to kolektoru. Šmīdmaniem arī tas ir, jā. Es nopirku, mēs paskatījāmies caur gaismu, bļāviens, pilēc dzelonu, viss normāli. Jā, šmīdmaniem arī tā ir, jā, citreiz. Jā, bet tas ir tā nenormālā plaisa starp to, ka cik tas tevs kolektors maksāja? Es neatceros. Nebija. Neko viņš nemaksāja. Neko nemaksāja. Ja skatās pēc auto detaļām, viņš neko nemaksāja. Jā, ja tu pasties kaut ko no platā gala, cik maksā, tad brīdī tu saproti, ka tas ir nieres ciparā. Saprotu to, ka šmīmanim var pielikt dzelonu un būs labi. Tāpat arī tiem turbozirnekļiem ir, ka tā Ķīna, tu vari atrast, kas no Ķīnas ir labs un šancē, bet 90-80% no tā visa miskastā. Bet reāli tu vari nobraukt sezonu Ķīnas detaļām normāli un būs kārtībā? Ja tu zini, kuras Ķīnas detaļas jāpērk, tad jā. Un arī 2 sezonas gan jau var nobraukt. Ar vairāk arī. Tad jau vispār tā kā tavu teorija par to, ka katru gadu motors jāpērk. Bet tas nav arī tik vienkārši. Ko tu brauc? Tās Ķīnas detaļas ir tik nenormāli daudz. Un ir cilvēki, kas ir no Ķīnas detaļām salikuši sev visu, un tas viss strādā. Bet tās Ķīnas detaļas, kas strādā, ir diezgan maz. Un tu nevari tā vienkārši atvērt aļiku vaļā, salikt savu grozu, un tagad man būs Ķīnas turbokits, un viss tas strādās. Probably tā izdarīs, tad nekas no tā nestrādās. Viņš ļoti daudz Ķīnas klaņiem brauc. Jā, zinu. Ķīnas klaņiem nekāda vaina. Tur tikai konkrētie klaņi dar, pārējie ir... Tad Ķīnas klaņiem īstenībā, man liekas, vispār tur nekādas vainas nav. Tur visi tie klaņi, man liekas, nāk no vienas rūpnīcas, un katram tikai tur savs ir vairāk, pēc formas ir vairāk. Ir tomēr vairāk. Skatījāmies, kad atšķirt ir vesela kaudze, kas ir vienādi. Tā kā tu saki, tur logo principā no sērijas nolies to klānu blakām abus, un tu redz, ka viņi ir vienādi. Tikai logo pamainies, bet ir tiem, kam forma ir savādāk. Iespējams. 2 rūpnīcas no viena. Bet tad tiem viss ir labi, jā. Varbūt tā ir vienkārši viena rūpnīca ar 2... 2 formām. Kāda jēga viņiem no 2 formām? Viena atpūšās par to. Viena forma ir viens pasūtītājs oriģinālais bijis, otra forma ir otrs pasūtītājs oriģinālais bijis, un tagad tur 50 dažādas firmas ir uz tiem 2 dažādajiem pasūtījumiem. Tas Max Speedingrots, vai ne? Max Speedingrots, Prisma, FCP, tur... Kurš uzrakst labāk patīk to pērci? Jā, viss viņi vienādi. Ir tie visi challenge, kur saliek no AliExpress kaut kāds turbokits vai kaut ko tam līdzīgi. eBayā tur pērkot arī. Kādreiz eBay, tagad AliExpress un Alibabas un visu ideju. Tu esi kādreiz mēģinājis? Tā kā, legit pasūtīt visu AliExpressā, nevis caur piegādātājiem Latvijas. Un tad salikt kopā. Tieši kā tādā challenge formā, nē, bet ir arī viss kaut kas sūtīts aļikā, kas ir mēģināts. Bet arī strādājoši sanāk, ja? Kaut kāda daļa no tā arī strādāja. Atsūtīs links. Challenge mēs varam uztaisīt pārējiem, tam nav Jūs varat challenge uztaisīt, jā. Ja domāju, savākt motoru no aņika, tas pirmām kārtām ir... Principā jau arī tās detaļas, ko mēs sūtam, kas ir Ķīnas detaļas, viņas jau var arī aļikā pasūtīt. Bet ir kaut kādas detaļas, kuras nav nemaz izdevīgi vairs aļikā sūtīt, kuras caur lielajiem piegādātājiem ir lētāk pasūtīt Eiropā nekā no Ķīnas pat aizsno. Vēl jautājums, jo principā detaļa ir tāpat Ķīnas. Vienkārši jautājums, kurā brīdī cena nomainīsies.
Jā, vai tev tur Aļikā kaut kāds Black Fridays jāgaida, un tad varbūt Jo būs izdevīgi. agrāk AliExpress tas bija reāli viss pa lēto. Nu, principā viss, ko tu meklē, ir pa lēto. Tagad tā pēdējā laikā vairs galīgi nav. Tur jau tā politika nav Es atceros, cenām. pēdējais, ko salīdzināju, bija izplūdes kolektors, ko es meklēju, kurus atradu Aļikā viņu, un arī vairākās vietās pie mums, kur var pasūtīt. Beigās sanāca pie mums bija lētāk, un nebija nekādi jautājumi par to, vai man tur būs muita jāmaksā, nebūs muita jāmaksā. Jo tur bija tā, ka bez muitas man būtu tas pats, kā pasūtīt pie mums. Bet, ja es sūtu no Aļika, ja man tur sūtītājs norāda reālo vērtību, man vēl muita ir jāmaksā, un beigās man sanāks dārgāk no Aļika. Tas lielākais Un AliExpress. man būs ilgāk jāgaida. Tas AliExpress pēdējais uzmetiens, tas lielākais, mans uzmetiens, ko es esmu iegrābies, tas, ka tev it kā rāda, kas sūtīs no Eiropas. Realitātē nāk no Ķīnas. Un tas laiks piegājas. Pirmkārt, laiks, otrkārt, muita. Vai tagad, Jo, ja nāk no Eiropas, tev nav muitas. Vai tu muita jau nav ierēķināta cenā iekšā? PVN ir arī nāc cenā muita. Okay, labi. Es nesūtu. Nē, tur arī ir jāskatās, jo Tur visādi ir. ir kaut kam ir jau visi nodokļi ierēķināti, un ir kaut kam tu maksā uz vietas. Nu, viņi to Ķīnu tur spaida turpu šurpu un cenšas tur to visu, jo agrāk jau bija forši nopērts kaut ko par 300 eirikiem. Ķīnietis uzraksta, ka tur tā paka 10 eiro maksā, un tur muitai atmet kaut kādas kapeikas, un visi laimīgi. Tā bija kādreiz, jā. Tagad izvilks ārā tādu lielu brelu kolektoru. Tas man piekrīt atslēgām par 10 eiro. Nē, Commercial sample. Man ir vēl viens jautājums. Man arī. Cik no četpotīgā BMW var dabūt ārā? Es tieši to es par Turbo. Es par 1.8 īsi gribēju pasīt turbo. Vismaz vienu klānu var dabūt. Divas, ne? Tā vai tā pārlauz bloku. Bet īstenībā es nekad neesmu. Jā, divus klaņus es nekad neesmu salauzis. Tev ir bijis kāds models, kam divu klaņu izjūg? Nē, Vienmēr viens izjūg. pat vienu esmu dabūjis ārā no motora. 1.8 esam. Jā, Nāk ordināli turbo kiti nopērkami. Plug and play saucamie. nu, varbūt. Ir tādi. Nu, labi, nu, Ne- ir, nezinu, tie ir ir oriģināli, bijuši nav kaut oriģināli, kādi īsiņi turbo. Tur Ar to oriģinālo ieplūdes kolektoru nekas tur spīdoši nesanāk. vajag citi jau uzreiz. jā. Tur pagaidām izskatās, ka tāds budžets, ko cilvēki taisa, ir to Audi. Kaut kāds no 2 litru turbo Audi vai 1.8 turbo Audi. Paņem īsiņu kolektoru, nogriež, Audi kolektoru piemetina klāt. Okay. Tur Kāpēc īsiņu kolektors ļoti nedara? liela atšķirība. Var astoņā? Gari raneri, drausmīgi gari raneri. Nā, nu, tilpums nenormāli liels sanāk. Ja, Ja? nu, nav turbo motoru kolektors vispār. Viņš nestrādā. Tur uz pēdējais, ko es atceros, ģirtam, tur tik nenormāla atšķirība bija, kad tu uzliki to Audi kolektoru. Tur arī viss, kas, nu, tā kā under the curve, visur daudz labāk bija. Pilnīgi cita mašīna uzreiz palika. Nu, labi, bet ko var dabūt ārā? Tur kaut kādi bišķi pār 300 zirgiem, man liekas, sanāca. Nekas tur daudz nesanāca. Nu, tāpat nav No slikti. 1.8. Ko izdarīja iekšā motoram? Kalts. Viņš nē. jau nav kalts ordināli. Kloķiem Ar varbūt. tādām detaļām, nē. Tur bija detaļas. Okay, skaidrs. Tur bija pa detaļas. dārgo, tur nebija pa lēto. Nē, tur, Bet 300 ir daudz. nē, no tur 1.8. bija pelēto. Tur sanāca salasīt no pārpalikumiem detaļas. No Kalts 6 motors. cilindrīgā motorā. Skaidrs, jā. Nē, nu, kādam beidzās 6-cilindrīgais motors, nu 5. Nu, 5 virsū paliek, jā. Vai rezervē paliek Nu, jā. pāri? Viens. Jā. Uz pozitīvas nots, lai izdodas piepildīt nākamo sezonu. Nu, vismaz vienu no diviem mērķiem, vai nu ielas autiņu, vai to ielas pussporta autiņu salikt. Kaut kas sanāks. Kaut kas sanāks, jā. F10 pats nelikšu kopā, tā kā tur vajadzētu sanākt. Tur būtu ātrāk jābūt. Tur būs ātrāk. Tur tikai, lai labi regulēs un daudz naudiņu var Jā. nomaksāt. Jā. Un tad cerēsim, ka kādā no sacensībām, varbūt driftā nākamgad varēs arī tavu uzvārdu ieraudzīt dalībnieku sarakstā. Sācensībās nē. Treniņos? Es domāju, ka treniņu varētu pamēģināt un uz kaut kādu for fun pasākumu aizbraukt, pabraukāties. Bet, ja nu treniņos pēkšņi ir super, varbūt arī viens oficiāls var uzbraukt. Nē, es nebraukšu Negribu sacensībās vairāk. Vēl kas sāns nodaudzīs. Arī tā nav vairs tā mašīna, kur var tā izklaidēties. Un
Baigi nevelk uz tām sacensībām vairāk. Ja gribētu tos sacensībās turpināt braukt, tad Pro 2 uzreiz. Lai rokas vaļā, ja? Tā ir normāli var braukt, nevis tur strītiņā. Tās mazās šaurās trasītes, mazās konfigurācijas, tas vairs nav interesanti. Ir interesanti for fun formātā, bet sacensību formātā vairs ne. Jā, bet pēc tā Pro 2 jau tur bžik, un tad jau Pro gribēsies, ka tur var jau no motoru muzeja nākt un jau... Varbūt, bet tiksim tik tālu, tad redzēs. No motoru muzeja. Labi, katrā gadījumā, lai kāds no noliktajiem mērķiem izdodas, un tad, ja ne sacensībās, tad vismaz varbūt kādos treniņos tev redzēsim. Jā, paldies. Paldies tev. Tāpat mēs tiksimies trasē, kā starpība. Trasē noteikti būšu. Jā, čau. Čau.